Mēs pagājušajā gadā taisījām čību dienu, un tāpēc izdomājām, ka šogad varētu arī atkārtot, jo pagājušajā gadā tas izdevās. Un tāpēc mēs taisījām mājīgo dienu, lai visi var justies kā mājās, jo skola ir mūsu otrās mājas. Skolēniem īstenībā ļoti atsaucīgi. Pagājušajā gadā it kā bija pirmais gads, bet jā, starpbrīžos visi staigā halātos, ķībās un sporta biksēs, tāpēc jā, visiem patīkas. Visi jūtas kā mājās, skola tiešām ir mūsu otrās mājas un jā, tā ir. Nu, pirmais vienkārši no rīta piecēlos un atcerējos, ka ir šī diena skolā, kad var vilkt, nu tā kā mājīgi apģērbties. Pirmais, kas iešājās prātā, uzreiz bija halāts un čības, tā kā pa mājām staigā. Ilza Klāva, latviešu literatūras skolotāja. Kā šodien izdomājāt vienīgā skolotāja pārģērbties? Gluži vienīgais neesmu klases skolēni piespiedu. Mēs esam vienoti un mēs jūtamies kā mājās skolā. Cik daudz kolēģi ņēmuši priekšroku no jums? Vai neesmu skaitījis daži. Mēs pagājušo gadā čībojāmies, nācām skolu čībās, un šogad jau mēs esam pavisam kā mājās. Halātos, maturullīšos, viss notiekās. Un mēs tiešām šeit jūtamies labi. Klasi patiesībā viss ir. Kā no mājas, kā no gultas vēlušies, tā mēs šeit esam. Tāds vēpura ir no Afganistānas, mans teica Afganistānā bija uz miera misiju. Un es tā izdomāju, ka vajag uzsūt. Pa prieku, bet nu likam tā. Cik ilgi strādājat jūs skolā? 21 gadu. Daudz brīvāks stils, arī bērni ir atvēsītāki, brīvāki. Vairāk daudz izsaka savas domas. Ātrāk bērni bija bīgāki, rāmāki, tagad ir daudz dzīvāki. Tāda dzīve, laikam, ir tāds laikmets. Visi tā dara, un mēs arī. Interesanti, kaut kas savādāks. Labi, paldies! Pasākums veltīts Autovceļas vidusskolas 68. dzimšanas dienai. Dzimšanas diena ir 11. janvārī, un tāpēc mums rīt ir dzimšanas dienas ballīte. Bet dzimšanas dienu mēs svinam visu nedēļu. Mums katru dienu ir kaut kāds pasākums. Otrais gads, kad mēs veselu nedēļu svinam. Jā. Un rīt tātad ir visu konkursu apbalvošana paredzēta un lielā balva 9. un 12. klases skolēniem. Jo tieši rīt ir īstā dzimšanas diena.